5. nodaļu, Apostuļu darbu grāmatu, 5. nodaļa, un nolasīsim tur no 41. panta. Tad viņi, tas ir mācekļi, līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu. Un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Āmen. Mēs nolieksim galvas lūkšanām. Godīgs pilnais Tēvs debesīs, mēs no sirds pateicamies par šo bagātīgo vārdu, ko Tu mums esi dāvājis. Mēs pateicamies, ka caur savu vārdu Tu mūs dzemdini jaunai dzīvībai un ka Tu dod briedumu un izaugstam mūsu dzīvēs, kungs. Un palīdz mums ikvienam kārot pēc Tava vārda, kā pēc garīgi tīra piena, ka mēs ar to augam un topam izglābt. Kungs, paldies, ka Tavs vārds ir šī dzīvība mūsu dvēselēm, kungs, un arī šajā dienā un šajos brīžos mēs lūdzamies, kungs, ietvērt mūs savā patiesībā, kungs, un palīdz mums dziļāk izprast Tavu gribu un dod spēku padoties tam, uz ko Tu mūs aicini, svētī ar patiesu bijību mūsu sirdī, kungs, un māc mums pazemībā staigāt Tavā priekšā, kungs, un dzīvot Tavam godam. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdi, lūdzu. Iesākumā gribu pateikties brālim par brīnišķīgo psalmu, un tiešām tāds liels, varens, nozīmīgs brīdinājums mums kā draudzei, lai mēs esam uzmanīgi pret maldiem, kas ir apkārt, lai mēs esam vērīgi attiecībā uz Dieva vārdu, lai sekojam līdz Dieva vārdam, lai mācamies no Dieva vārda, lai mēs kļūstam stiprāk, lai stingrāks ir mūsu pamats zem mūsu kājām. Nedaudz es gribu atgādināt jums kontekstu, kādā mēs atrodamies šajā apostuļu darbu grāmatā. Un 5. nodaļa sākās ar to, kad Ananija un Safīra saņem Dieva sodu. Un šis Dieva sods ir ļoti bargs, viņi tiek sisti uz nāvi par meliem, par liekulību, par mankārību. Viņu sirds bija piepildītas ar šo grēku, un viņi meloja pret svēto garu. Un Dievs viņus nošķīra no draudzes un nošķīra ļoti bargā veidā. Bet mācekļi turpināja sludināt evaņģēliju, viņi to darīja ar lielu spēku, ar lielu drosmi, un mēs šeit lasām, ka šī mācība piepildīja visu Jeruzalemi, un cilvēki nāca, atgriezās, tie, kas ticēja, pievienojās draudzēji, notika daudz brīnumu un zīmju, cilvēki tika dziedināti, un cilvēki tika vesti tuvāk Kristum, tika mācīti Dieva patiesības. Un tas ir arī mērķis, kāpēc mēs nākam kopā, lai mācītos Dieva patiesības, lai mainītos mūsu sirdis, lai mainītos mūsu domāšana, lai mainītos mūsu dzīves. Un rakstī ir tas gaismeklis, kas mums to palīdz izdarīt. Šodienas mans temats, kuru es esmu apzīmējis šāda prieka svētība Kristū. Un mums ir jāapzinās šis prieks un šī svētība Kristū, kāda mums kā kristiešiem pieder. Tas piepildījums Kristū, ko Dievs mums dāvā caur savu dēlu, caur Kristu. Nesen klausījos kādu misionāra liecību, kurš vairākus gadus bija pavadījis, viņš ir arī mācītājs, un vairākus gadus kā misionārs viņš bija pavadījis Peru zemē par misionāru, un viņš atradās kādā ēkā un dzīvoja tur ļoti tādās šaurā vidē, mazā istabiņā. Viņi bija izveidojuši misiju bezpajumtnieku bērniem un rūpējās par viņiem. Bet tad kādu dienu guļot savā istabiņā, savā šajā mazā istabiņā, izdzirda lielu sprādzienu
un sagruva šajā ēkā trepes. Un šis misionārs bija tik ļoti nobijies, viņš ierāvās kaktā un liecināja pēc tam par savu dzīvi, sacīdams, mana kristietība bija tik ļoti virspusēja, kā aiz bailēm es apzinājos to, ka uz elli es negribu, jo man ir baili. Un uz debesīm es nevaru, jo man ir kauns. Un man liekas, šādā stāvoklī atrodas ļoti daudz kristiešu. Uz elli mēs negribam. Mēs apzināmies tās briesmas, par ko Bībele saka. Un uz debesīm mēs nevaram. Jo mums ir jākaunās par mūsu dzīvi, jo tā nav pilnīga Kristum. Mūsu nodošanās Kristum ir vāja. Un tieši šodien pie evaņģēlijas kristiešu cilvēkiem var redzēt to, ka viņi nepriecājās Kristu. Ka viņu prieks ir uzspīlēts, ka viņu prieks ir uzspēlēts, bet viņi nav apmierināti ar savu dzīvi. Un daudziem cilvēkiem to var redzēt, ierakstīt viņu sejās. Ka nāk kristietis, kurš sevi pozicionē par kristieti, bet viņam sejā ir uzrakstīts neapmierināts. Jo viņa dzīvē nav nekāda dzīves prieka. Jo viņš dzīvo no tām pašām vērtībām, kas ir pasaulē. Viņš nedzīvo no Kristus. Mīļie, vienīgais, no kā man vajadzētu būt neapmierinātam, tas ir par savu grēcīgu. Man vajadzētu būt neapmierinātam par to, kad ir par maz manas lūgšanas. Man vajadzētu būt neapmierinātam par to, ka par maz es liecinu Kristumu. Man vajadzētu būt neapmierinātam par to, ka es par maz apmeklēju baznīcu. Par to tiešām mums, mūsu dzīvē, vajadzētu būt neapmierinātam. Daudz cilvēki, kuru sejas līnijas jau ir tā ievilkušās no neapmierinātības, ka tas atspoguļojās viņu sejās. Daudziem sejas līnijas atspoguļojas, ka viņi ir dzīvespriecīgi, kad viņi ir bijuši smaidīgi, viņa lūpu kaktiņi vienmēr ir uz augšu. Bet daudzu cilvēku dzīvēs viņu lūpu kaktiņi ir izliekti uz leju. Un to redzēt sejā. Un tas ir no viņu pašu drūmās, neapmierinātās dzīves, kuru viņi dzīvo. Un tas iemesls tam ir, tāpēc, ka viņi dzīvo virspusēju kristiešu dzīvi. Viņus parasti sauc par svētdienas kristiešiem. Jo svētdienās viņi māk sevi uztaisīt, svētdienās viņi māk ietērpt sevi kā svētus cilvēkus, bet ikdienā viņa kristietība izkūp kaut kur skurstenī. Viņa neapmierinātība ir grēks. 1. Korintiešu 10:10 ir sacīts, ka neapmierinātības dēļ Izraels tika tuksnesī izdeldēts. Kādu reizi dzirdēju, kad sarunājās divas mātes par savu meitu. Viena māte runā, mans bērns nekad nav bijis McDonaldā. Un viņi par to tik ļoti pārdzīvo. Un šī pārdzīvotība ir tik liela, ka viņiem vajag glābt šo bērnu, lai aizvestu uz McDonaldu. Iedomājieties, līdz
Cik lielai neapmierinātībai cilvēks vispār var aiziet? Mēs zinām un saprotam, ka mums ir glābšana, mums vajadzētu priecāties par to. Bet cilvēki satraucās un ir neapmierināti, ka viņš visu dzīvi nav bijis aizbraucis uz Disneylandu vai bijis akvaparkā. Un, manuprāt, tas liekas, tā ir tāda drūma dzīve, kurā cilvēki dzīvo. Cilvēki grib piepildīt savu dzīvi ar šīs pasaules vērtībām. Kad mēs lasām šīs rindas šeit apostuļu darbu grāmatā, mēs redzam pavisam kaut ko citu. Mēs redzam piepildīts cilvēks ar Dieva spēku. Mēs redzam cilvēks piepildīts ar Dieva garu. Mēs redzam līksmus cilvēkus, kuri priecājās par Kristu. Un es nolasīšu dažus pantus, sākot no 28. panta, šeit pat 25. nodaļā. Mēs esam jums stingri pavēlējuši nemācīt šī vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzālē. Un gribat, lai šī cilvēka asins nāk pār mums. Bet Pēteris un apustuļi atbildēja, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nodevuši, to piekārdami pie koka. Dievs viņu ir paaugstinājis sev pa labo roku un par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas. Un no 41. panta. Tad viņi līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgu viņa vārdu dēļ ciest negodu. Šajos pantos mēs redzam, cik liels piepildījums ir viņu dzīvēs. Viņi vienkārši ir sajūsmā par to, ka viņi ir cietuši Kristus vārdu dēļ. Un viņi nemitējās, tur ir rakstīts dienām un naktīm, sludināt Dieva evaņģēliju. Jo tā bija viņu dzīve, tas bija viņu dzīves piepildījums. Un arī mums ir dot glābšanu, mīļie, lai mēs apliecinātu Kristu. Un šī svētības piederība Kristum, dažas lietas, daži apakšpunkti, ko es gribu minēt. Pirmais, priecājieties par katru žēlastības dāvanu, ko Dievs dod. Priecājieties par visām žēlastības dāvanām, ko Dievs dod. 29. un 32. pants vēlreiz nolasām. Bet Pēters un apostuļi atbildēja, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēki. Viņiem ir dāvana ticēt uz Dievu. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, ko jūs esat nodevuši, to piekārdam pie koka. Dievs viņu ir paaugstinājis sev pa labo roku, par valdnieku un pestītāju. Mums ir žēlastība atzīt Kristu kā valdnieku un kā pestītāju. Mums ir jāiemācās katru dienu priecāties par vispārējo žēlastību, ko Dievs dod. Saule, kad tā uzlec un silda mūs. Mums jāiemācās priecāties par lietu, kad tas līst un dod mums auglīgu zemi. Bet bieži vien pat ticīgi cilvēki ir neapmierināti par laika apstākļiem. Un šeit šī atziņa ļoti tādā spēcīgā veidā skan mūsu sirdīs. Uz zelli mēs baidamies, bet uz debesīm mums ir kauns iet. Jo mēs neesam pateicīgi Dievu priekšā. Mēs nepriecājamies par tām dāvanām, par tām svētībām, ko Dievs mums ikdienā dāvā. Otra lieta – mācieties būt priecīgi, apmierināti, neatkarīgi ne no kādiem apstākļiem. 41. pāns nolasam vēlreiz. Tad viņi līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgi viņa vārda dēļ ciest negodu. Kāds prieks, kāda līksmība. Ievēroja to, ka viņi neaizgāja no laba restorāna, kur būtu labi pēduši.
Viņi neaizgāja no 5 zvaigžņu viesnīcas, kur būtu labi izgulējušies, jo viņi nakti pavadīja cietumā. Viņi neaizgāja no akvaparka, kur bija izpriecājušies. Viņi aizgāja, dabūjuši 39 sitiens bez viena. Un aizgāja līksmi, sludinot Dieva evaņģēliju. Viņi nemitējās ikdienas mācīt un sludināt. Mīļie, jūs nekad nespēsiet patiesi priecāties. Un patiesi mieru saglabāt savās sirdīs, ja jūsu prieks būs no jūsu nopelniem. Tad jūsu prieks būs tā kā jūras viļņi, ka jūs kaut ko labu izdarat, jūs priecāsieties. Bet tad, kad jums nekas neizdodas, jūs būsiet skumīgi. Mīļie, jūsu prieks nāk no jūsu Dieva. Jūsu priekam ir jānāk no jūsu glābšanas. Jūsu priekam jānāk no tā, ka jūs esat apžēloti. Cilvēkiem šodien, mīļie, nekad nav gana. Cilvēkam šodien ir, ka viņiem vajag un vajag. Paskatieties un pavērojiet savus sievas vai savus vīrus. Sakiet, kad pēdējo reizi jums vīriem sievas ir teikuši, nenes vairāk mājās neko, mums neko nevajag. Tieši otrādi ir, nes vēl, man vajag vēl. Šodien, kad cilvēki precās, tad ziniet, kādu jautājumu uzdod? Vai viņam nauda ir? Vai viņš ir pietiekoši turīgs? Mīļie, pasaule ir aizgājusi tik lielā negodā, ka viņam vairs nav nekādas vērtības. Viņi nespēja priecāties par to, kas nāk no Dieva. Mums ir jāiemācās kā kristiešiem, kā šeit pirmkristieši, viņi priecājās par jebkuriem apstākļiem. Viņi priecājās par to, ka viņi ir Kristus vārda dēļ cietuši. Viņi ir līksmi par to. Un vēl viena lieta. Nostipriniet, lai jūs patiesi spētu priecāties, nostipriniet pārliecību Kristus spēkā. Šeit pat 30. un 31. pants mēs izlasām, mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu. Mēs ticam Dievam, kas uzceļ mirušos. Kam ir spēks, kāds nav nevienam citam. To piekārdam pie koka. Dievs viņu paaugstināja sev pa labo roku. Par valdnieku un par pestītāju. Lūk, kāds mums ir Dievs. Viņš ir valdnieks un viņš ir pestītājs. Tad, kad Jehovas liecinieki saka, mēs esam Jehovas liecinieki, mīļie, viņi nav nekādi Jehovas liecinieki. Jo vienīgais Dieva liecinieks ir Jēzus. Vai ne tā? Jo neviens nav Dievu redzējis, bet to, kas ir pie tēva krūts, tas mums ir darījis zinām Dievu. Tāpēc tā ir viena no lielākām maldu mācībām, kāda ir pasaulē. Dievs viņu ir paaugstinājis par valdnieku un pestītāju. Šādam kungam mēs, mīļie, ticam. Un centieties katru dienu sludināt, mīļie, savai sirdī Dievu vārdu. Un ne otrādi, un neļaujiet, ka jūsu sirds sludina jums. Jo jūsu sirds ir ļauna. Tā jūs apmānīs. Un tad tie cilvēki, kas nāk draudzē un kas saka, man ir vārds, man ir kaut kas sirdī priekš jums. Tādus cilvēkus
dzirniet prom no draudzes. Es negribu dzirdēt, kas jums ir sirdī. Es gribu dzirdēt, lai man skaidro Bībeli. Es gribu dzirdēt, lai man skaidro Dieva vārdu. To, ka tava sirds ir ļauna, es pats zinu. Un šodien tāda maldu mācītāji ir pilnas draudzes. Man ir sirdī priekš tevīm kaut kas īpašs. Un cilvēki vienkārši nespēja izšķirt. Cilvēki uzķerās uz šādām muļķībām un viņu dzīves nemainās. Viņi aug lepnumā un savā pašapmierinātībā, kad būtu jāaug Kristū un piepildītiem no viņa dzīves. Bībele saka to, ka jūs esat sākums jaunām debesīm un jaunai zemē, kur taisnība mājo. Jo tur ieies tikai jaunpiedzimuši atpestīti kristieši. Un jūs jau esat sākums šām jaunām debesīm un šai jaunai zemē. Tas ir uzrakstīts 2. Pētera 3.13. Kristus ir visu izdarījis priekš jums, lai jūs dzīvot priekš viņu, lai jūs dzīvot caur viņu, lai jūs priecātos par viņu, lai jūs būtu sajūsmā par viņu. Lūk, kāda svētības piederība ir Kristu, ka jūs piederat Kristu. Un šeit mums katram ir jāpārbauda un jāizvērtē savu dzīvi, vai mana dzīve dzīvo no Kristus, vai viņa dzīvo caur Kristu. Ne mans viedoklis, ne citu cilvēku viedoklis, bet Dieva patiesība, lai veido un formē mūsu dzīves. Otra lieta, ko es gribu uzsvērt, ko mēs redzam šai tekstā, ir iemesls, kāpēc viņi līgstmi priecājās un kā viņi spēja būt un palikt priecīgi un piepildīt no Kristus savā dzīvē. To, ka Kristus vārda dēļ ir vairākas lietas, kuras Kristus vārda dēļ, ko viņi Kristus vārda dēļ darīja. Un pirmā lieta, ciešanas Kristus vārda dēļ apliecina, apstieprina to, ka mūsu mērķis ir pareizs. Jo nav neiespējams tas, ka jūs neciestu Kristus vārda dēļ. Ja jūs neciešat Kristus vārda dēļ, tad jūs nenesat tādu evaņģēliju, kāds ir Bībelē. Tad jūs nesat cilvēku centrisku evaņģēliju, tad jūs nesat evaņģēliju, kas cilvēkiem patīk. 1. Pētera 2.19 nolasīsim tekstu, ko svētie raksti mums parāda. Jo tā ir žēlastība, mīļi, tāpat vēl ir žēlastība, ka jūs ciešat Kristus vārda dēļ. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas netaisnību ciesdams. Jo kāda slava jums būtu, ja jūs panestu sitienus pārkāpuma dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietīsiet pārstību un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk. Jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Mācekļi cieta Kristus vārda dēļ. Un, kad mēs ciešam Kristus vārda dēļ, tad mēs saprotam to, ka mūsu virziens ir pareizs, mūsu kurs ir pareizs. Jēzus saka, mani vajāja un jūs vajās. Kalps nav lielāks par savu kungu. Viņi pieņēma manus vārdus, viņi pieņems arī jūsējos. Ja jūs ciešat par kaut ko, tās nav ciešanas par Kristu. Ja jūs ciešat par kaut ko, tad jūs ciešat par savu muļķību. Kristieši cieš par neko.
Sakiet, ko apastuļi un mācekļi bija izdarījuši ne tā. Viņi sludināja Dieva labo vēsti, viņi palīdzēja cilvēkiem, viņi rūpējās par cilvēkiem, bet viņi cieta par neko. Un lūk, tās ir ciešanas par Kristu, kad jūs ciešat par neko. Bet, kad jūs ciešat par kaut ko, tad nožēlojiet to. Jūs ciešat pareizi par savu grēcīgumu. Bet, ja jūs ciešat Kristus dēļ, tad līksmojiet. Tad esiet priecīgi, tad esiet sajūsmā, kad jums Dievs ir dāvājis tādu žēlastību ciest viņa vārdu dēļ. Jo tāds brīdis var pienākt jūsu dzīvē. Un viņš noteikti pienāks, ja jūs patiesi nesīsiet Dieva evaņģēliju. 2. Timotejam 3:12. Ja jūs gribat dzīvot svētu dzīvi, jūs cietīsiet. Jūs tiksiet vajā. Jūs neieredzēsiet. Un to mēs redzam šodien. Atliek tikai nostāties patiesi uz autoritīvu Bībeles vārdu. Daudz draugu, kas tev ir bijuši, pēkšņi vairs nav tavi draugi. Tāpēc, ka cilvēks negrib mainīties, bet evaņģēlijs liek mainīties. Evaņģēlijs spiež dzīvot mums svētu dzīvi, aicina mūs uz svētu dzīvi. Vēl iemesls, kāpēc viņi bija līksmi, bija ciešanas Kristus vārda dēļ nostiprina mūsu ticību. Tās nostiprina mūsu ticību. Atvēliet vēlreiz 1. Pēteri 1:6 līdz 7 ļoti svarīgs teksts, kas mums kā kristiešiem ir jāzina. Tad jūs līksmosiet. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Mūsu ticība tiks pārbaudīta, tā tiek pārbaudīta. Un ciešanas Kristus vārdu dēļ nostiprina mūsu ticību. Tā dara stipru mūsu ticību. Tas veido lielāku paļāvību mums uz Dievu. Šajā situācijā mācekļiem vairāk nebija uz ko paļauties. Tajā laikā nebija vārda tiesības, tajā laikā nebija sociālās palīdzības. Viņiem nebija kur griezties, viņi saprot, viņi ir atkarīgi tikai no Dieva. Un ticiet man, Dievs jūs noliks tādās situācijās. Kad jums liks saprast to, ka jūs esat atkarīgi ne no cilvēkiem, ne no apstākļiem, bet vienīgi un tikai no Dieva, lai augtu jūsu ticība, lai jūsu ticība stiprinātos, lai jūsu ticība būtu savienota ar Kristu nepārtraukti. Tikai tādā veidā mēs spējam dzīvot uzvarošu kristīgu dzīvi. Trešā lieta. Ciešanas Kristus vārda dēļ ir instruments mūsu svēttapšanai. Ja nav grūtības, jūs neaugat. Nav grūtības, jūs nenobriestat ticībā. Jēkab 1:2-4 jūs varat izlasīt mājās, kurā ir aprakstīts par to, ka svētīgi ir tie cilvēki, kuri tiek pārbaudīti, jo aug viņu ticība, veidojās viņu briedums. Tieši grūtības izspoguļo, mīļie, mūsu dzīvē to, kas ir nepareizi. Ja nav grūtības, mēs neredzam to, kas ir nepareizs. Ir grūtības, mēs ieraugam to, kur es rīkojos nepareizi.
Ceturtā lieta. Ciešanas Kristus vārda dēļ nostiprina mūsu liecību par Kristu. Tad, kad jūs ciešat un jūs pastāvat, tas Dievam labi patīk. Un tas nostiprina mūsu liecību pasaulē. Un tas tā ir bijis vienmēr kristietības vēsturē, kad mācekļi Kristus draudze ir cietusi, tā ir devusi vislielāko liecību pasaulē, kāda vien var būt. Kolosiešiem 1:24. Tad es esmu līgsms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām savā miesā, par labu draudzēji, kas ir viņa miesa. Viņa kalps es esmu kļūst pēc tā amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Mums ir jānes liecība ciešanās par Kristu šai pasaulē. Jo draudze vienmēr Dievs prasīs jums upuri, Dievs prasīs jums sevis aizliekšanu, Dievs prasīs jums upurēties priekš draudzes. Un vēl viena svarīga lieta, ko ciešanas dod mūsu dzīvē, ciešanas Kristus vārda dēļ nostiprina mūsu algu debesīs. Vai tas nav brīnišķīgi? Jo pirmajā evaņģēlijā pašā sākumā, 5. nodaļā, 10. un 11. pāns, svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder Dieva valstība. Skatieties, kādiem cilvēkiem pieder Dieva valstība. Tie, kas taisnības dēļ tiek vajāti. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu mana vārda dēļ. Lūk, kādi ir svētīgi cilvēki. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Šos vārdus Pēters savā dzīvē vairākas reizes droši vien bija dzirdējis no Jēzus mutes, no Jēzus mācības. Un tāpēc viņš drosmīgi varēja Sinedrija priekšā stāvēt un apliecināt mūžības valdnieku un ķēniņu. Nekaunēdamies Kristus evaņģēliju. Kad mēs šodien skatāmies jau 70. gadā pēc Kristus, Sinedrija vairs nepastāvēja. Tas iznīka. Bet draudze pastāv vēl šodien. Sinedrijs gribēja iznīcināt vēsti, aizliegt runāt Kristus vārdā. Viņa šodien nav. Jeruzālem ir drupās. Padomu laikā gribēja iznīcināt Kristus vārdu. Un viens no padomu laiku vadoņiem, Hruščovs, teica, es pa televizoru parādīšu pēdējo kristieti. Mēs zinām, kā beidzās viņa dzīve. Bet draudze pastāv. Un ja jūs esat patiešām jaunadzimis un piederat šādai draudzei, jūs tikai varat līksmoties un priecāties. Jūs varat būt sajūsmā, apzināties šīs divas lietas – piederība Kristum un svētība ciešana dēļ, ko mēs panesam Kristus vārdu dēļ. Tā ir liela. Tā tas būs. Lai Dievs mūs svētī, lai Dievs stiprina mūsu dzīvi, kad mēs varam, tāpat kā apastuļi nolasam vēlreiz šeit no 41. panta, viņa līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem, viņa vārda dēļ ciest negodu, un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Viņa sludiniet nemitīgi saviem vīriem, bērniem, sievām, kaimiņiem,
darba biedriem, draugiem. Sludiniet drosmīgi evaņģēliju, jo tā ir vienīgā dzīvība. Tas ir vienīgais, kas pastāvēs mūžīgi, kas nekad neiznīks. Lai Dievs uz to mūs sēdi. Āmen. Lūksim Dievu.